Rallija Latgale laikā Rēzeknes novada Ozolēnes pagasta saimniecības Vilnīša īpašumā tika izdarīti postījumi, tomēr ar rallija rīkotājiem atrasta kopīga valoda. Visus postījumus varēs novērst, tos seks apdrošināšanas kompānija, ar kuru sadarbojas rallija organizētāji. Kompensāciju es pats sastādīju tāmi, iesniedzu apdrošināšanas kompānijā Balva, kur jāsaka ļoti laipna, pretim nākoša darbiniece, kas atradās Rēzeknes filiālē, ja, bija. Un visa summa, kas man bija pēc tā, it kā ir atmaksāta. Ja. Nekādas pretenzijas arī nav pret pašu organizāciju rallija kā tādu, teiksim. Jo Latgalē tāds pasākums, tas ir labi. Bet gribētos, lai tie braucēji arī braukt uzmanīgāk, ja. Es domāju, ka tie nav postījumi. Tas ir tāds sporta veids, kurā viss kaut kas gadās, bet, es teikšu atklāt, arī futbolā mēdz iespert pa kāju un hokejā mēdz iegrūst bortā, tā kā arī te viss kaut kas gadās. Līdz šim brīdim es uzskatu, ka viss ir kārtībā, nekas slikts ne tikai no viņiem, bet arī no viena cita nav dzirdēts, tā kā es domāju, ka viss ir labi. Nepavēlt mēs sadarbojamies ar vienu no lielākajām un labākajām apdrošināšanas kompānijām, kuru visu šo te atrisina, tā kā viss ir kārtībā. Saimniecībā Vilnīši nodarbojas ar lauku turismu, tāpēc svarīgi, lai īpašums izskatītos labi. Pēc rallija saimniecībā bija noliekti žoga mietiņi izbraukāt dzīvžogs, tomēr gan rallija organizatori, gan apdrošināšanas kompānija bija atsaucīgi un problēma tika atrisināta. 12. jūlijā Viškera kungs iesniedzēja iesniegumu par nodarītajiem zaudējumiem pie Gaiduļa ezera Ozolēnes pagastā par kompensāciju. Mēs izskatījām to pieteikumu. Un 29. jūlijā tekošā gada bija izmaksāta apdrošināšanas kompensācija. Persona, kura nodarījuma zaudējuma ir apdrošināta, tas viņam kompensāciju kompensē apdrošināšanas sabiedrībā. Jāatzīst, ka par spīti zaudējumiem un radītajiem postījumiem rallijs tomēr ir nozīmīgs notikums Latgalē. Arī trase ir piemērota šādiem pasākumiem. Es teikšu, ka ļoti labi, ar ļoti labām iestrādnēm priekš nākotnes, un es ceru, ka mēs tā turpināsim. Tādas trases ir tikai Latgalē, Latvijā nekur citur tāda nav. Rallija organizatori ir apmierināti ar rallija gaitu un plāno arī nākotnē Latgalē rīkot šādus pasākumus. Tiem cilvēkiem, gar kuru īpašumu notiek rallijs, nav jāuztrauc, zaudējumi tiks kompensēti, tikai par tiem saulēcīgi jāziņo.